Sveiki visiem, kuri klausās. Man sirdī ir palasīt no grāmatiņas Atmodas vīzija, kuru sarakstījis Riks Džoiners, un es lasīšu nodaļu, kuru saucās Bēgšana no kristietības. Savā sapnī es redzēju vientuļu cilvēku, kas gāja pa ceļu. Saulē norietotais kalniem acu skatam pavērās pilsēta. Tai tuvojoties ceļotājs ieraudzīja tādu kā lielu baznīcu grupu. Debesīs vijās torņi un arkas. Viņa gaita pātrinājās. Vai tas ir viņa ceļa mērķis? Viņš pagāja garām ievērojamai ēkai, uz kuras mirdzēja uzraksts Nākotnes katedrāle. Tālāk atradās ļaužu pārpildīts stadions, kuram visapkārt atradās plakāti, lielīgi vēstot, ka 3 vakarus nedēļā notiks evanģelizācijas sapulces 50 000 cilvēku. Aiz tā pretī ielai blakus atradās modernais jaunās derības kapelas un ebreju kristiešu sinagogas. Vai šī ir Dieva pilsēta? Dzirdēju ceļotāju vaicājumu sievietei pie informācijas stenda centrālajā skvērā. Nē, šī ir kristiešu pilsēta, viņa atteica. Bet es domāju, ka šis ceļš ved uz Dieva pilsētu, viņš izsaucās dziļā izmisumā. Tā domājām mēs visi, kad šeit ieradāmies, viņa atbildēja līdzjūtīgā balsī. Šis ceļš turpinās augšup kalnos, vai ne tā? Viņš vaicāja. Tiešām es nezinu, viņa sausi atbildēja. Redzēju, ka šis cilvēks viņu atstāja un devās kalnos. Pār tiem bija nolaidusies krēsla. Sasniedzot virsotni, viņš vērās tumsā. Likās, ka tur nav nekā, pilnīgi nekā. Izmisumā viņš griezās atpakaļ, iegāja kristiešu pilsētā un paņēma istabu viesnīcā. Tāds savāds un neizgulējies, viņš rīta ausmā piecēlās un atkal devās pa ceļu augšup kalnā. Mirdzošajā saules gaismā viņš aplūkoja iepriekšējā vakarā novēroto tukšumu un redzēja, ka tas ir tuksnesis, izkaltis karsts smilšu tuksnesis, cik tālu vien varēja saskatīt viņa acis. Ceļš kļuva šaurāks un pārvērtās par taciņu, kas līkumoja starp pauguriem un izzuda. Vai šī taka ved uz Dieva pilsētu, viņš skaļi domāja. Liekas, ka tur ir tuksnesis un neviens pa to nestaigā. Nespēdams izlemt, viņš lēni atgriezās kristiešu pilsētā un paēda kristiešu restorānā. Es dzirdēju viņu evaņģēlistiskas mūzikas pavadībā izvaicājam cilvēku, kas sēdēja pie blakus galdiņa, vai tā taka, kas ved kalnos un nonāk tuksnesī, gadījumā neved uz Dieva pilsētu? Nē, esi muļķis, viņa kaimiņš ātri atsaucās. Katrs, kas pa to iet, pazūd tuksnesī. Ja vēlies Dievu, šeit ir milzum daudz labu baznīcu. Tu vari izvēlēties vienu un tajā palikt. Pēc restorāna ceļotājs noguris un izmisis atrada vietu zem koka un apsēdās. Viņam piestājās svešs vīrietis un stingrā balsī sacīja: ja tu gribi palikt šajā kristiešu pilsētā, tad paliec. Tev jāiet uz priekšu. Es piedaru tuksnesim, ko tu nesen redzēji. Esmu sūtīts uz šejieni, lai tevi iedrošinātu turpināt ceļu. Tu iesi daudzas jūdzes, tev būs karsti. Tu būsi izslāpis, bet ar tevi līdzies eņģeļi, un tev blakus atradīsies ūdens avoti. Sava ceļojuma beigās tu sasniegsi Dieva pilsētu. Tu nekad neesi redzējis tādu skaistumu. Kad tu tur ieradīsies, tavā priekšā atvērsies vārti, jo tevi tur gaida. Viss, ko jūs sakāt, liekas brīnišķīgi, ceļotājs atsaucās. Taču man bail, jo nekad neesmu bijis tuksnesī. Es labāk palikšu šeit, kristiešu pilsētā. Svešinieks pasmaidīja. Kristiešu pilsēta ir tiem, kas vēlas reliģiju, bet nevēlas zaudēt savas dzīves. Tūkstnesis ir vieta tiem, kuru sirdis ir tik izslāpušas, ka vēlas būt mūžīgi pazuduši viņā. Mans draugs, kad Pēters izvilka savu laivu krastā, atteicās no visa un sekoja Jēzum, viņš pazuda tuksnesī. Kad Matejs atstāja savu nodokļu savācēju amatu
un Pāvils savu farizejiskumu. Arī viņi atstāja šo pilsētu, lai sekotu Jēzum pāri kāpām un pazustu pasaulē. Tāpēc nebaidies, pirms tevis jau daudz ir gājuši šo ceļu. Tad redzēju, kā ceļotājs novērsās no vecā vīra ar kvēlojošām acīm un palūkojās atpakaļ uz kristiešu pilsētas ielām. Viņš redzēja aizņemtos ļaudis, kas vienmēr kaut kur steidzās ar bībelēm rokās un spīdošām plecu somām pie sāniem. Viņi izskatījās pēc cilvēkiem, vīriešiem un sievietēm, kas zina savu vietu, taču bija skaidrs, ka tiem pietrūka tā, kas bija vecajam vīram ar acīm kā pravietim. Savā sapnī es redzēju, kā ceļotājs savā prātā pārcilā lietas. Ja es šo vietu atstāšu, kā man zināt, ka es patiešām sastapšu Dievu? Kristieši viduslaikos centās atrast Dievu uz vārda pamata, norobežojoties no pasaules un iestājoties klosterī, un cik daudzi no viņiem kļuva neapmierināti, atrodot, ka joprojām atrodas pasaulē. Un cilvēki šeit, kristiešu pilsētā, kas gatavojas doties uz kādiem džungļiem vai svešām vietām, vai viņi kļūst, kā to var nosaukt, pazuduši Dievā, cilvēki var ceļot līdz pašam pasaules galam un tomēr Dievu neatrast. Ceļotājs atkal pagriezās, lai paskatītos uz veco vīru, kas sāk atpakaļ ceļu pa līkumaino taku tūkstneša virzienā. Tad pēkšņi viņš bija izšķīries. Viņš uzlaica kājās un steidzās viņam pakaļ. Kad viņš to panāca, tie sapratās bez vārdiem. Vecais vīrs sekoja takai, strauji pagriezās pa labi un pa lēzenu nogāzi devās kalnu tieši pretī spīdošām mākonī ietvertai kalna virsotnē. Kāpšana kalnā bija ļoti grūta. Ceļotājs smagi pūta un sāka pagurt. Viņa pavadonis apstājās un viņam piedāvāja padzerties no blašķas, kas karājās uz pleca. Izslāpis viņš dzēra ūdeni lieliem malkiem. Šis ir visgaršīgākais ūdens, kādu es jebkad esmu dzēris, viņš sacīja lielā priekā. Pateicos. Paskaties šeit, vecais vīrs norādīja uz ainavu, nevairs tik monotonu un tukšu, kā bija iepriekš. Tūkstnesis zem viņiem bija ieguvis krāsas un toņu gammu. Tālumā mirdzoša saule pārvietojās pa tā virsmu kā dzīva radība. Tā ir Dieva pilsēta, taču pirms tu to aizsniegsi, tev nāksies šķērsot 4 tūkstnešus, ko vari redzēt. Tieši uz priekšu lejā ir piedošanas tūkstnesis. Ceļotājs ieraudzīja sīkas, neievērojamas cilvēku figūriņas, kas lēni pārvietojās pilsētas virzienā, daudzu jūdžu atdalītas viena no otra. Kā viņi var izturēt vientulību, vaicāja ceļotājs, vai viņiem nav labāk ceļot kopā? Viņi nav vieni, katru no viņiem pavada Dieva piedošana. Viņi ir izgājuši cauri tā kunga žēlstības tūkstnesim. Svētais gars tiem ceļā saka, redzi Dieva jērs, kas nes visas pasaules grēku. Viņi savā ceļā gūs dziedinājumu. Tur priekšā bija zilums. Vai tā ir jūra? Jautāja ceļotājs. Tas izskatās kā jūra, bet tā ir smilšu jūra. Tas ir pielūgšanas tūkstnesis. Lūk, skaties cauri šīm brillēm, tu redzēsi, ka arī tur ir cilvēki. Ievēro, ka viņi sanāk kopā. Viņi izjūt prieku par tuvojošos pilsētu, viņi pielūdz, viņi atklāja, ka ir radīti Dieva pielūgšanai. Tā kļūst par viņu dzīves daļu, kļūst par pamatu visai viņu rīcībai. Vai tad cilvēki kristiešu pilsētā nepielūdz Dievu? Kāpēc vajadzīgs tūkstnesis? Pielūgšana, tas ir patiesa pielūgšana, var sākties vienīgi tad, kad dzīve ir pilnīgi iegremdēta Dieva tuvumā. Vienīgi šeit sirds sāk pielūgt Tēvu garā un patiesībā. Veroties tālumā aiz zilā tūkstneša, kur krāsa kļuva sārta un kur pamalē vidēja ugunīgi kalni, vecais vīrs ceļotājiem skaidroja, ka starp ugunīgajiem kalniem atrodas lūgšanas tūkstnesis.
Ejot cauri šim tuksnesim, ceļotāji rod nepieciešamību novērsties no visiem traucēkļiem un koncentrēties lūgšanai. Viņi ātri iemācās, ka tiem nav iespējams izdzīvot bez nepārtrauktas saukšanas uz Dievu. Aizsniedzot šī tuksneša karstākās vietas, lūgšana kļūst par viņu veldzi un vislielāko spirdzinājumu un prieka avotu. Iesākumā liekas, ka Dieva pilsēta atrodas tieši aiz lūgšanas tuksneša, taču tur ir vēl viens tuksnesis, ko apslēp kalni, kuram tu iesi cauri, pirms aizsniegsi mērķi. To sauc vienkārši par pļauju. Tu to pazīsi, kad būsi tur nonācis, un aiz pļaujas ir pati pilsēta. Tavu vārdu tur pazīst, tavu ierašanos tur ar ilgošanos gaida. Nāc, dosimies ceļā. Vakars neliekas īstais laiks, lai iesāktu šādu ceļojumu, viņš teica. Neej atpakaļ uz kristiešu pilsētu, vecais vīrs uzstāja, patiesu skatienu raudzīdamies viņā, bet šādā stundā, pirms šāda ceļa es vēlētos labi izgulēties un sākt agri no rīta. Ceļotājs cerīgi turpināja. Tava atpūta ir šeit, viņš teica, dosimies tuksnesī. Svētais gars tev palīdzēs nebīsties, būt pazudis Dievā, tu nekur citur neatradīsi savu mērķi. Piedošanas tuksnesis. Atnākot tumsai, vecais vīrs bija atstājis ceļotāju vienu stāvam tuksneša malā. Kristiešu pilsētas gaisma viņa aizmugurē bija izzudusi. Es varēju iztēloties, kā viņš domā par draudzīgām sarunām pie silta ēdiena un iešanu gulēt ērtā gultā, taču tad viņam uzausa gaisma un viņš pie sevis sacīja, man jāiet šis ceļš. Es atradīšu savu dzīvību, to atstājot, tas ir skaidrs, bet kā man zināt, ka ejot šo ceļu tuksnesī, es patiešām atradīšu Dievu un neiešu bojā. Es pazīstu daudzus cilvēkus, kas devās ceļā uz Dieva pilsētu, bet nokļuva neīstu domu un garīgu eksperimentu varā, tā ka to prāts un dzīve tika sabojāti un iznīcināti. Patiesi nomešanās uz pastāvīgu dzīvi kristiešu pilsētā iznīcina jebkuru iespēju nokļūt tuksnesī un pazust Dievā, un tā ir liela garīga pievilšanās. Taču esmu arī pārliecināts, ka tumsais horizonti sevī slēp ne tikai ceļu uz Dieva pilsētu, bet arī neskaitāmas takas, kas ved uz elli, kur cilvēks ir pazust uz mūžu. Kā man iegūt pārliecību, ka esmu izvēlējies pareizo ceļu? Tas, ko es savā sapnī sākumā noturēju par zvaigzni, tuvu pie horizonta, tagad pārvērtās par krustu, kas karājās virs takas ceļotāja priekšā. Viņš pavērās augšup un to ievēroja. Viņa seja pauda izbrīnu. Viņš klusi iesaucās piedošana un ar lielu godbību noteica, tā arī Jēzus ir cietis ārpus vārtiem, lai caur viņa paša asinīm svētotu ļaudis. Tāpēc dosimies viņam pretī ārpus nometnes, nesdami sodu, ko viņš izcieta, jo šeit mums nav paliekamas pilsētas, bet mēs meklējam pilsētu, kam jānāk. Jā, es turpināšu iet, ceļotājs izsaucās, sperot pirmos soļus tuksneša virzienā. Kad pilnībā uzausa gaisma, viņš visapkārt redzēja tikai smiltis, debesis un taku, kuru varēja atšķirt no pārējām ar krustu, kas atradās pie apvāršņa takas priekšā. Kad iestājās diena, bija redzams, ka ceļotājs ir izsalcis, izslāpis, noguris no karstuma. Kad likās, ka viņš vairs nespēja paspert ne soli, viņam piestājās kāda svešiniece. Aiz nākošā kalna tu atradīsi avotu, viņa sacīja, turpini iet, tu drīz būsi tur, viņa to iedrošināja. Viņš drīz atpūtīsies pie avota, dzerot ūdeni un ēdot maizi, ko sagādās svešiniece. Šis ir piedošanas tuksnesis, viņa izskaidroja ceļotājam. Cilvēki bieži gaida, ka Dieva piedošana būs līdzīga skaistam parkam ar strūklakām, upēm un zaļu zāli. Viņi nespēja saprast, kāpēc tam jābūt tuksnesim. Tomēr katram ir jāzina, ka Dieva piedošana ir viss,
Un tas iespējams vienīgi tuksnesī, kur kristietis nonāk, lai neredzētu neko, nesastaptu neviena, neliktu savu cerību ne uz ko citu kā vienīgi Jēzus Krustu. Viņa ceļotājam citēja vairākas rakstu vietas no vēstules Galatiešiem. Bet es no savas puses negribu lielīties kā tikai ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule ir krustā sista un es pasaulē, jo nec jūdisms ir kas, nec pagānisms, bet jauns radījums. Un kas šo ceļu ies, pār tiem miers un žēlastība, kā vispār pār Dieva Izrēlu. Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani. Es nenoliedzu Dieva žēlastību, jo ja bauslībā ir taisnība, tad Kristus velti ir miris. Vai tu domā, ka apustulis Pāvils ceļoja pa šo tuksnesi? Vaicāja ceļotājs. Jā, daudzus gadus Pāvils smagi strādāja reliģijas pilsētā, lai būtu reliģiozs cilvēks. Tomēr sirdī viņam nebija miera. Tad Pāvils sastapa Jēzu, un Jēzus Pāvilam deva vienu lietu – piedošanu. Viņš kļuva pārsteigts no tās. Piedošana no krusta no šī brīža kļuva par viņa dzīves jēgu, taču Pāvila pirmā iepazīšanās ar Dievu valstību savā dzīvē iesākās šajā tuksnesī. Tātad es eju pa to taku, pa kuru staigāja apustulis. Ceļotāja balss kļuva bijības pilna. Atceries Pēteri, kas iemeta tīklu pēc Jēzus pavēles un to izvilka pilnu ar zivīm? Viņa pirmā reakcija bija: atstājies no manis, kungs, es esmu grēcīgs cilvēks. Jēzus atbildēja: nebīsties, jo no šī brīža tev būs cilvēkus zvejot. Jēzus apsolījās uzņemties rūpes par viņa grēkiem, un izvilkuši savas laivas krastā, tie visu atstāja un sekoja Jēzum. Sekoja viņam piedošanas tuksnesī, lai satvertu krustu. Pēc tam, kad Jēzus bija nomiris par Pētera grēkiem un uzcēlies no miroņiem, viņš vēlējās Pēteru piepildīt ar svēto garu. Viņš teica šim vīram, kas viņu bija 3 reizes aizliedzis: Sīmani, Jonas dēls, vai tu mani mīli? Gani manas avis. Un pēc šī 3 reizes uzstādītā jautājuma un pavēles Pētera dzīve bija dziedināta ar tā kunga piedošanu. Daudzus gadus, ceļotājs teica, esmu centies nokļūt tālāk par teorētisku doktrinālu piedošanas jēdzienu. Iespējams, kādu to saprot kristiešu pilsētā, lai iepazītu piedošanu, kāda tā ir īstenībā. Esmu vēlējies būt kristīts, pagremdēts, miris. Esmu ilgojies dzirdēt Jēzu runājam man personīgi: brāli, tavi grēki ir piedoti. Esmu vēlējies, lai asinis no krusta ieplūst manā sirdī un to šķīsta. Tu esi nonācis pareizajā vietā. Pirms sasniegsi šī tūkstneša otru pusi, tu piedzīvosi vainas apziņas noņemšanu no taviem pleciem, kas tevi kā akmens spiež pie zemes. Tu staigāsi Dieva priekšā, nevainīgs, līdzīgi kā tu līdz šim biji pārņemts ar domu garīgi pieaugt. Drīz vien tu būsi satriekts no Dieva piedošanas spēka. Satriekts no Dieva piedošanas spēka. Tu tiksi tā apņemts ar Dieva žēlastību, ka pirmo reizi savā dzīvē kļūsi pilnīgi brīvs no citu cilvēku spriedumiem. Ha, taču ne es, viņa atbilde bija nekavējoša. Sieviete, kas mazgāja Jēzus kājas savā sasarās, bija tā pārņemta ar viņa piedošanas spēku, ka bija aizmirsusi, ko teiks citi, vai arī šķīstītais spitālīgais. Viņš priecīgi krita pie Jēzus kājām pateicībā:
ne tikai par sava ķermeņa dziedināšanu, viņš bija saņēmis iekšējo dziedināšanu caur piedošanu. Kad Saķejs kāpa kokā, lai redzētu Jēzu, viņš redzēja, kā pa ceļu tuvojas viņa paša piedošana. Viņš kļuva tik apņemts ar piedošanu, kas tajā dienā apciemoja viņa dzīvi, ka visas sautīguma un netaisnības domas viņa sirdī pārtrūka. Tu esi nonācis vietā, kur tas pats notiks arī ar tevi. Ceļotājs turpināja gājienu, bet viņa noslēpumainā ceļa biedres stundu vai divas klusi gāja viņam līdzās, bet tad pēkšņi bija pazudusi. Kāds prieks, ceļotājs skaļi iesaucās. To noteikti izjuta mācekļi, kas atgriezās Jeruzalemē pēc Jēzus uzbraukšanas debesīs. Krusta gaismā ceļotājs saskatīja citu sievieti, kas stalti izslējās nākošās kāpas virsotnē un lēnām tuvojās turp lejup viņam pretī. Viņš centās to sazīmēt. No viņa sejas izteiksmes es nopratu, ka šī persona viņam bija darījusi pāri. Nākotam pretī viņas acis bija cieši pievērstas ceļotājam. Vai man piedosi? Viņa vaicāja. Ceļotājs apstājās. Sieviete nāca tuvāk, uzdodot tev pašu jautājumu otro reizi. Vai man piedosi? Viņi bija nonākuši viens otram pretī, kad viņa jautāja trešo reizi. Vai man piedosi? Tad ceļotāja noslēpumainā biedra pēkšņi atkal atradās viņam blakus un klusi sacīja. Piedošanas tūkstnesis nav tikai vieta, kur saņemt piedošanu, bet arī sniegt. Šī sieviete ir pirmā no tavas pagātnes, kurai tu neesi pilnībā piedevis. Nepiedošanas pārdabīgais spēks tavā sirdī ir krājis rūgtumu visus šos gadus. Tev ir jāizdara izvēle. Sterilā, seklā, augstā, āršķirīgā piedošana, ko esi izdarījis pagātnē, ir bezspēcīga, lai šai sievietei palīdzētu. Taču Dieva dotā piedošana, kas darbojosies tavā dzīvē un ar ko esi pārņemts, var tagad izdarīt labu darbu, ja tu to atļausi. Ceļotājs izstiepa savu roku, satvēra sievieti, ieskatījās viņai acīs un sacīja: Protams, es tev piedodu. Viņa raudāja un paspējusi pateikt vārdus: Paldies tev! Bija pazudusi. Tad pretī skrēja kāds cilvēks, kas ceļotāju restorānā Kristiešu pilsētā bija nosaucis par muļķi. Slaukot seju kabatas lakatiņā, viņš sāka lūgt pēc piedošanas. Protams, ceļotājs izsaucās no sirds. Tas nekas, nedomā vairs par to. Lūdzu, nenovērtē šo par zemu, man vajadzīga tava piedošana. Vai tu patiesi man piedod no visas sirds? Esmu to jau izteicis, ceļotājs atbildēja. Viņa ceļa biedre palaboja. Viņam vajadzīga tava piedošana, ne formāla, bet aktīva. Patiesa, pilnīga piedošana, viņam vajadzīga tava mīlestība. Mans draugs, esmu tev piedevis. Ceļotājs patiesi un ar visu cieņu tam sacīja. Ar redzamu atvieglojumu šis cilvēks pateicās: Paldies tev! Un nozuda tūkstneša gaisā. Viņa ceļa biedre tam atgādināja pantu no Mateja 18, kas saka: Tad Pēters piegājis pie viņa sacīja: Kungs, cik kārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan 7 reizes? Jēzus saka uz to: Es tev nesaku 7 reizes, bet 70 reizes 7.